Veselība un vitalitāte visa vecuma vīriešiem. Kāda tad ir vīrieša labsajūtas formula? Vitalitāte vīrietim vispār varētu būt tāds vairāku faktoru kopums, kas sevī ietver vairākas lietas, piemēram, fiziskā veselība, garīgā veselība, emocionālās sajūtas, tā skaitā arī seksuālā veselība. Tas ir tiešām tāds plašs apstākļu kopums. Līdz ar to pateikt vienu konkrētu vecumu vai slieksni ir diezgan grūti. Par vīrieti runā, ka viņš ir spēcīgākais tāds savā visbriedumā ir apmēram 30 gadu vecumā, un tad pēc 30 gadu vecuma pamazām, palēnām, teiksim, ja mēs runājam par testosterona līmeņiem, tad principā pēc 30 gada laikā viņš sāk zaudēt 1% no sava testosterona līmeņa, un tad attiecīgi lēnām pamazām viņš sāk arī novecot. Atkarībā no vīrieša vecuma notiek arī pakāpeniskas priekšdziedzera izmaiņas. Kādi ir pirmie simptomi, kas par to liecina? Biežāka urinēšana, jā. Piemēram, arī naktīs tā var traucēt dzīves biedriem, nevar pēc tam aizmigt. Jā. Tas tomēr ietekmē, divu cilvēku, nakts miega kvalitāti. Tāpat tās libido samazināšanās, tādas vēlmes samazināšanās, varbūt vēl ko cilvēks jūt, un viņu tas ietekmē, jo viņš par to uztraucas, un stress pats par sevi visu noārda un bojā. Un līdz ar to tas ir tāds komplekss apstākļu savienojums. Lai pārliecinātos, ka ar veselību viss ir kārtībā, pirmkārt ieteicams doties pie ārsta. Taču jāatceras, ka liela nozīme ir arī dzīvesveidam. Ja vīrietis ir nonācis pie tāda secinājuma, ka pašam kaut kas sevī neapmierina vai ne līdz galam vai jūt kaut kādas izmaiņas organismā, būtu labi, ja mēģinātu tiešām pārdomāt, kāds ir tas dzīves ritms, tā ikdiena, jo ar to tiešām ļoti daudz ko var salabot. Piemēram, cilvēki, kuriem ir vienveidīgs sēdošs darbs. Ja, vīrietim īpaši tas ir svarīgi, tāpēc, ka asins cirkulācija arī kājās sēžā, tas tiešām arī ietekmē tiešām mērā vīriešu veselību. Tāpat tās kaitīgie ieradumi. Tie gan ir gandrīz katram, viens vai divi vai vairāki kopā, un tie tiešām ietekmē pārmērīga alkohola lietošana, smēķēšana, arī mazkustīgs dzīvesveids, ļoti daudz cukuri un neveselīgs ēdiens. Tādā ātrajā ikdienas steigā ļoti bieži kāds no faktoriem tomēr ir. Un ja vīrietis ir tiešām izdomājis, ka viņš vēlētos kaut ko pamainīt, protams, ir dažādas, uzturbagātinātāju un ārstniecības augi, kas var palīdzēt kādā konkrētā situācijā, bet tomēr vajadzētu skatīties tā globālāk un padomāt par to dzīves stilu, dzīves apstākļiem kopumā. Arī aptieku plauktos atrodami dažādi produkti. Viens no tiem ir Šveicē ražotais Red 3, kuram tagad ražotājs ir uzlabojis formulu. Tā ir kļuvusi vēl jaudīgāka un vēl spēcīgāka. Tirgū pieejamais uzturbagātinātājs Red 3 ir savā kapsulā salicis vairākas aktīvās vielas, kas jau ir izseni zināmas jau tūkstošiem gadu visā pasaulē. Un kā viena no tām ir Āfrikas pigēja, kas tiek iegūta no mizas, un viņa ir atbildīga par normāla vīrieša priekšdziedzera darbību. Un šis priekšdziedzeris ir ļoti cieši saistīts kopā ar visa organisma vitalitāti, ar potences lietām un tādu kopējo sajūtu. Vēl ir maka iekšā, tā atkal atbild par garīgās, fiziskās un arī seksuālās veselības vēlmi. Tāpat arī Sibīrijas ženšeņs tonizē organismu fiziskai, garīgajai veselībai. Vēl ir lincēklis un vēl daži citi ārstniecības augi, kas jau ir papildināti, lai šo kompleksu uzlabotu un varētu piedāvāt pēc iespējas lielākam vīriešu lokam. Jaunākie pētījumi liecina, ka priekšdziedzeris un potence ietekmē viens otru, tāpēc ir svarīgi parūpēties par abiem. Ir pierādīts, ka priekšdziedzera darbība tieši atspoguļojas katra vīrieša seksuālās dzīves kvalitātē. Neatkarīgi no vecuma, seksuālā veselība, tostarp arī garīgais līdzsvars, pašapziņa, ietekmē personas vispārējo vitalitāti. Red 3 – trīskārša iedarbība vienā kapsulā īstiem vīriešiem.